Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, bizness sākas ar cilvēku. Šodien sarunāšos ar Andu Asari, kas ir Labs of Latvija žurnāliste un Findei LV līdzdibinātājs. Sveika, Anda! Sveika, Kristīna! Un mēs sarunāsimies par jaunu uzņēmumiem, bet patiesībā es domāju, ka mēs sabiedrībā vairāk izmantojam vārdu startups, vai ne? Jā, pavisam noteikti, vismaz konkrētajā nišā, ekosistēmā, vai kā nu mēs jau burbulīt sauktu. Ja tev dažos vārdos būtu jāapraksta, kas ir startups, ko tu teiktu? Jā, tad pirmkārt tas ir kaut kas saistīts ar tehnoloģijām, produktu vai pakalpojumu. Tas būtu pats galvenākais. Otra lieta, tā ir kāda inovācija. Šim te produktam vai pakalpojumam ir ļoti liels potenciāls augt, un viņš ir mērogojams. Piemēram, ja mēs iedomājamies frizētavu vai žakešu ražotni vai kosmētikas uzņēmumu, lai ražotu vairāk, ir vajadzīga vēl viena ražotne. Vēl viena frizētava, vēl viena kafejnīca, vienalga. Tur vajag vairāk cilvēkus, tur vajag izejvielas, visu pārējo. Principā, ja mēs skatāmies, kā augtu jaunu uzņēmums un kā augtu šāda kafejnīca, tā proporcija, kā augtu jaunu uzņēmumu startups, šī iemesla dēļ, ka viņš var augt fiksāk, tāpēc, ka viņam viss ir uz datoriem un tehnoloģijām balstīts, viņš var daudz proporcionālāk, straujāk augt. Un tas var notikt tā, principā arī. Kaut kāds magics var notikt, Magic gadījumā, jā, šajos superīgajos veiksmes stātos, kas ir reti, tā var notikt, bet principā šis te uzņēmums augs straujāk nekā parasts uzņēmums. Un jauns uzņēmums nav obligāti viens un tas pats. Tāpēc ir tas latviski izveidotais speciālais vārds jaunu uzņēmums vienā vārdā saliktenī, kas atšķir šos te divus: jauna frizētava, jauns uzņēmums un jaunu uzņēmums ir startups. Latvijai ir raksturīgi veidot šādus jaunus uzņēmumus. Jā, pavisam noteikti. Mums ir vairāki simti superīgi foršu jaunu uzņēmumu. Visdažādākajās nozarēs. Mēs varam skatīties, nosaukt nozari, un es tev pateikšu 5 dažādus jaunu uzņēmumus tajā. Mums ir finanšu tehnoloģijās, mums ir medicīnas tehnoloģijās, mums ir veselības tehnoloģijās, mūzikas tehnoloģijās, reklāmas tehnoloģijās, izglītības tehnoloģijās. Principā, jebkurā apakšnozarē, jebkurai parastajai nozarei būs kāds jaunu uzņēmums. Ko mēs protam tik labi? Kas tas ir tāds? Mēs protam visu. Visu, ko mēs protam, mēs varam padarīt par jaunu uzņēmumu. Padarīt par kaut ko pilnīgi jaunu. Mūzikas tehnoloģijas, piemēram, Sonarworks taisa īpašu tehnoloģiju, kas kalibrē skaņu. Erika Sins taisa superīgus modulāros sintezatorus. Izglītības tehnoloģija jaunu uzņēmums Durio strādā ar visādām izglītības lietām. Visiem obligāti ir jāzina mūsu vislielākie jaunu uzņēmumi. Printful, Printify, Localize, Giraffe 360, kas nu vēl, visi lielie Juro, Whimsical. Mums ir daudz, mums tiešām ir ļoti, ļoti daudz foršu piemēru. Un līdz ar to ir arī jaunie, kas ir ienākuši tikko salīdzinoši nesen. OX Drive, Fluffy. Viss daudz tiešām es varētu saukt. Man tiešām ir sajūta, ka tu ar to lepojies. Jā, es reizēm nezinu, kas īsti ir mans darbs. Rakstīt par jaunu uzņēmumiem, vai es reizēm tiešām sevi jūtu kā Latvijas jaunu uzņēmumu, gan izvēl kā sabiedrisko attiecību speciālistu visai nozarei. Jā, tas ir, man ļoti, ļoti patīk, ko viņi dara. Es ļoti lepojos ar to, ko viņi ir sasnieguši. Mēs mēdzam tur mērīties un lielīties, vai kurā valstī ir kaut kas vairāk, labāk un tam līdzīgi, bet ir jāmērās tikai ar sevi. Ja skatāmies to, kas noticis pēdējo 10-15 gadu laikā, kad tā nozara tikai izveidojās, ir sasniegta nenormāli augstu. Un, protams, ir izaicinājumi, bet kur tie nav? Kur nav, vai ne? Jebkurā biznesa sfērā ir izaicinājumi. Jebkurā sfērā, patiesībā, kurā mēs strādājam, mums ar kaut kādiem izaicinājumiem ir jātiek galā. Bet tu pati arī esi, ne tikai raksti par to, bet tu esi līdzdalībniece kādam jaunu uzņēmumam, Findei LV. Izstāsti, kas tas ir? Jā, tātad tā ir biznesa ziņu jaunuma vēstule. Droši vien pazīstamāks nosaukums apzīmējums būtu newsletter. Tas ir e-pasts, ko tu saņem katru piekdienu. Mēs sūtām vairāk biznesa un ekonomikas ziņas par visu svarīgāko ciparisko, kur ir visādi skaitļi, apgrozījums, peļņa, visādi citas lietas, procentuālais pieaugums biznesā un ekonomikā. Un mēs tad katru piekdienu izsūtam šādu jaunumu vēstuli, kurā ir ziņas par Latviju, Baltiju, visu pasauli, un kā arī kādas vienas konkrētas nozares
top 10 uzņēmumu saraksts pēc apgrozījuma. Vai tie būtu jaunu uzņēmumi, sēklu tirgotāji, mežu uzņēmumi, informācijas tehnoloģiju uzņēmumi, viskaut kas katru reizi, ko mēs izdomājam, kas ir aktuāls, kas mums pašiem patiktu, ņemam ciet, skatāmies, kas šajā nozarē interesanti strādā un liekam lietā. Kādā valodā jūs to darat? Latviešu vai angļu? Mēs to darām latviešu valodā, jā. Bet jūs mērķējat tikai uz Latvijas tirgu, vai jūs tomēr esat domājuši par to, ka varētu augt arī ārpus šī tirgus? Redzot, kā mēs vispār esam mainījušies šajos gados, ka mēs to darām, iespējami ir visdažādākie scenāriji. Viens pat no versijām mēs varētu būt, kā ir šie software as a service, programmatūra kā pakalpojums. Mums varētu būt jaunuma vēstule kā pakalpojums. Ir visādi dažādi ceļi, kā tas varētu būt un attīstīties. Piemēram, kad mēs sākām, mums bija viens no variantiem, ko mēs piedāvājām, bija maksas pakalpojums. Tas mums bija daži maksātāji, paldies viņiem, bet mēs sapratām, ka tas nav īsti tas, kā sasniegt lielāku auditoriju. Mūsu komanda bija Google News Initiative akceleratorā, mediju jaunu uzņēmumu akceleratorā, kā reiz pagājušajā gada beigās. Un tur mums arī ar profesionāļiem runājot sapratām, ka patiesībā vairāk var sasniegt, tad, ja tas pamatprodukts ir bezmaksas, un, teiksim, ar reklāmām ieņem naudu. Jā, es tieši gribēju jautāt, kur ir tas biznesa moments? Jā, šobrīd, šajā brīdī, attīstības brīdī, mēs pārvaldām reklāmas. Ir vēl visdažādākie sadarbības piedāvājumi, ko mēs varētu izdomāt. Piemēram, specializēta jaunuma vēstule par konkrēto tēmu, kaut kādi nozares komentāri, video vēstules, viss kaut kas. Tas viss mainās 3 reizes dienā. Vai ne? Kā izpauž šī reklāma pārdošana? Tas nozīmē, ka es kā klients, patērētājs, saņemu jaunu vēstuli, un tajā ir iekļauta reklāma, vai tas ir kā līdzīgi, piemēram, es klausos Spotify, un man pēkšņi izlec reklāma? Jā, e-pastā būs reklāmiņa. Norādīts smuka, šī ir reklāma par kādu pasākumu vai par kādu īpašu notikumu. Jā. Kāpēc šāda ideja? No kurienes? Kā jūs sapratāt, ka kaut kas tāds varētu strādāt, ka varētu būt klienti un ka tas varētu būt biznesa modelis? Jā, mans slepenais vai neslepenais talants ir klausīties, ko cilvēki saka, un kādā brīdī viņus savienot, iepazīstināt. Es ar savu kolēģi Ievu Treju runāju par to. Mums ir tādas iknedēļas kafijas sapulces, mēs domājam, ko mēs un kā darām Latvijas sakarā. Un tajā laikā mēs runājām un aizrunājāmies par to, ka Ievai ļoti patīk jaunā lieta, kas ir jaunuma vēstules newsletteri. Tajā brīdī tas nebija vēl tik populāri kā šobrīd. Labi, mēs tur runājam, baigi foršā lieta, kaut kas ar to būtu jādara, un labi, jā. Labi, es nolieku vienā no puzles gabaliņiem savā galvā. Tad es Latviju intervēju Māru Daģenu par viņu jaunu uzņēmumu Selfai. Mēs runājamies, izrunājamies visu forši, un beigās Mārs man saka, klausies, kā tev liekas, kas notiek Latvijā mediju vidē? Biznesa ziņas baigi maz, ka viņam tas baigi interesē, viņš pats ir nopircis firmas LV abonementu un lasa, kā tur uzņēmumiem iet, pēta un skatās, kā virzās. Es saku, jā, bet zini, Ieva taisa tādu Baltic Startup Mafiju Facebookā un LinkedInā. Viņai ir lapa, kur viņa publicē ziņas par to, kā attīstās, nevis kā attīstās, bet par Baltijas jaunu uzņēmumu investīciju raundiem. Viņš saka, nē, viņam kaut kas cits būtu. Un es tā padomāju, man jūs abus ir jāiepazīstina. Kaut ko es saklausīju, ka viņiem kaut kas varētu būt pa ceļam. Brīnumainā kārtā viņi nebija pazīstami. Es viņus iepazīstināju, nepagāja nekāds ilgs laiks, kā viņi saka, klausies, taisam jaunumu vēstuli. Jā, taisam. Patiesībā tik vienkārši tas arī notiek, vai ne? Jā, un tur jau, protams, tas grūtākais, vai kāds to lasīs, vai kādam tas būs interesanti, un ar kuru tēmu mēs sāksim, un kāpēc. Un tad, jā, kā es jau minēju iepriekš, ka tas ir mainījies 15 reizes, jā, tā labi vairs ne gluži katra jaunuma vēstule ir citādāka, bet jā, tās ir mainījušās, pielāgojušās, tur pielikām pavisam nesam emoji klāt. Jā, izstās forši un smuki, un kāpēc ne? Tas ir tavs projekts, tu dari, ko tu gribi. Jā, tur jau nav īsti noteikumi tādi. Neviens tev nesaka, kā tev būtu jādara. Nē, un tu redzi, ka skaitļi nāk vēl kāds lasītājs klāt, un es tur katru rītu pārbaudu, cik ir pienākuši klāt iepriekšējā dienā. Un tad ir prieks, jā, es tos vārdus pazīstu, bet ir vēl lielāks prieks par to, ka vairs jau nav tā, ka mēs pazīstam tos vārdus, kas piesakās. Tie nav vairs paziņas un draugi. Tie ir pilnīgi sveši cilvēki, kuri ir kaut kur redzējuši, uzticējušies, noticējuši un pieteikušies. Un ņem un lasa. Kas ir tie izaicinājumi vai grūtības, ar kuriem sastopas cilvēki, kas veido startups? Tev arī noteikti ir pieredze, tu arī esi to darījusi. Kas ir tas grūtākais? Jā, droši vien
varētu atbildēt, kas gan ir viegli. Viss ir grūti. Man liekas, ka viena no pirmajām lietām varētu būt tas, ka tu dari kaut ko jaunu. Nav noteikumu, bez noteikumiem strādāt ir baigi grūti. Ir, protams, dažādi cilvēki, ir tādi, kuriem bez noteikumiem viss sanāk vislabāk, ir tādi, kam grūtāk, bet tieši tas, ka tu vari darīt jebkā, tev ir pilnībā brīvas rokas, var reizēm varbūt paralizēt. Ir tik daudz iespēju, tu nezini, uz kuru pusi skatīties. Tu stāv veikalā pie letes, un tev ir 20 dažādi saldējumi, kuru ņemt. Skaidrs, tu nevari apēst 5 saldējumus. Tu vari paņemt 1 vai 2 bumbīs. Kuras tad būs tās 2 prioritātes, kuras tu ņemsi, ko tu darīsi? Jā, tas varētu būt izvēlēties, ko darīt no sākuma. Un nenošaut greizi, vai ne? Nošaut greizi. Tas ir jaunu uzņēmumu startup jomā, ir tas tāda teiciens, ieteikums, sauksim kā gribam. Kļūdies, bet kļūdies fiksi. Kļūdies katru dienu, bet dari uzreiz kaut ko nākamo. Kļūdies un mācies no savām kļūdām. Vispār tas varētu dzīvē mums ikvienam noderēt. Jā, kļūdīties ir pilnībā ok. Mēs kļūdāmies, bet mēs mācāmies no tā. Mēs nevis kļūdāmies un visu laiku skrienam stabā ar pieri, bet iemācāmies, ka nevajag skriet stabā, ejot pa ielu. To apēj viņam garām. Kļūdīties ir ok, bet ir jāzina, ko ar to darīt. Tā, es kaut kur aizpeldēju. Kas ir visgrūtākais? Jā, darīt kaut ko jaunu. Bieži vien tie cilvēki, kuri sāk jaunus projektus startupos, dara to paralēli savam pamatdarbam, kas ir ļoti prātīgi sākumā, kamēr tu saproti, ka tam vispār ir jēga. No otras puses, tev nav pilns fokus. Tu tam velti savus brīvdienas un vakarus, un cik ilgi tā var. Tas ir otrs izaicinājums. Trešais, laikam, vislielākais, kā augt gana strauji. Pirkt reklāmas, uzrunāt cilvēkus, visiem par sevi stāstīt visu laiku, kā augt. Vēl, protams, ir tehnoloģiskie visādi izaicinājumi, kaut kas tāds. Jā, droši vien miljonus dažādu lietu. Pirkt reklāmas, tas ir ļoti dārgi. Jā, līdz ar to tev vajag vispirms sevi pierādīt, nepērkot reklāmas. Jā, tu pieminēji arī to, ka runāt par sevi vai pirkt reklāmas, cik svarīgi ir startupam komunicēt un stāstīt par sevi. Tā ir mana mīļākā tēma, es par to varētu runāt stundām. Tā. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir viens. Reizēm gadās, ka es uzrunāju, piemēram, startupu, es par tevi uzrakstīšu. Zini, vēl nē, man te ir jāizdara tas, un man jāizdara šitas, un man jānopelē šitas, un man jādabū investīcijas, un tad jau es par tevi sev pastāstīšu, bet paies 3 gadi, kamēr tas notiks. Kamēr tu to domāsi un darīsi, tikmēr kāds cits to būs sācis darīt un būs atsūtījis preses relīzi, ka viņš ir visforšākais. Mēs nopublicēsim preses relīzi, paprasīsim ar viņiem komentāriņu, un otrs sāks, labi, ne jau raudāt, bet būs bēdīgs. Tas ir viens piemērs, kas parāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi runāt par sevi. Pilināt. Sāc ar savu LinkedIn, rakstu, ko tu esi sācis darīt. Mēs darām šito un to, un tas ir tik forši tāpēc, ka jo vairāk tu par sevi stāstīsi, jo vairāk tu iemācīsies to darīt. Jo vairāk tu iemācīsies darīt, jo vairāk tu pieradīsi pie tā, un tā kļūs par tavu otro balsi. Tev nebūs vairs kauns teikt, ka man ir baigi foršais startupiņš. Nē, man ir superīgs startups, vai tu zini, ko tas dara? Mēs darām to un šito, mēs esam tādās valstīs un tādās, un mums ir 3 klienti. Tas nekas, ka 3 varētu likties maz. Dabūt pirmos 3 klientus ir varbūt daudz grūtāk nekā pirmos 100 vai nākamos 100. Jā, jo kur pirmie 3 ir bijuši, kur tā sēkla ir iesēta? Jā, viņi ir pierādījuši. Dabūt to pirmo uzticēšanās atslēgu ir daudz grūtāk. Par sevi jāstāsta ir miljons iemeslu, kāpēc tas ir jādara. Tā ir reputācija, tas ir ilgtermiņā parāda tavu digitālo vizītkarti, ka tu esi, ka kāds par tevi runā, vai tu pats par sevi runā, jo, kamēr tu par sevi runās, arī cits sāks par tevi runāt. Tas ir līdzīgi kā reizēm mēs smīkņājam par to, ka kāds sevi nosauc par ekspertu, bet vispirms tu sevi nosauc par ekspertu, un pēc tam viss cits tevi sauc par ekspertu. Tā vienkārši ir. Jā, startupos vēl ir tāds teiciens, fake it till you make it, izliecies, kamēr tas sanāk. Kādu brīdi tas notiks? Tu trenējies uz tā, un ko tu vari zaudēt? Cik tev LinkedInā ir to kontaktu, kur padomās, ka muļķītis? Nē, tev ir ļoti, ļoti daudz iespēju sevi parādīt. Es pati, arī mēs tajā pašā akceleratorā sapratām, cik maz mēs esam par sevi komunicējuši. Mums tas bija, jā, mēs tādu lietu darām. Bet tas ir baigi forši, ka mēs to darām. Un es arī saņēmos un sāku LinkedInā biežāk pieminēt to, ko mēs darām un kā mums iet. Un piekdienās es uztaisu kopsavilkumu, par ko mēs esam izsūtījuši jaunumu vēstuli. Un katru reizi vēl kāds tev piesakās jauns kontakts LinkedInā, un tad man jaunākā stratēģija, kas ir ārkārtīgi nērta, jo tas nav ierasts. Ir, ja pēkšņi kāds cilvēks, ko es nepazīstu, man ir uzaicinājis LinkedInā, un es redzu, ka
tas ir normāls cilvēks. Ir jāapstiprina, es nepakautrējos sasveicināties, pateikt, ka prieks iepazīt, pievienoties šī cilvēka kontaktlokam, un starp citu, es daru gan šo, gan to, un ja tev tas patīk, varbūt piesako Findē.lv, un tici vai nē, nav tā, ka cilvēki uzreiz atsako. Viņi turpina varbūt iepazīties, bet interesantā lieta ir tā, ka varbūt no 30 cilvēkiem, kam es šādu e-pastu esmu vēstuli LinkedInā aizsūtījusi, viens atbildēja, labi, tad turpināsim šo darbu Tinder, es savukārt daru to un to. Superīgi. Vai ne? Bet mums latviešiem ļoti neraksturīgi. Ne? Tā nav. Tas nav tā, ka citās kultūrās, iespējams, Savienotajās valstīs, tā, ka iet un stāsta ritīgi skaļi par sevi, tas nekas, ka vēl nekas nav izdarīts. Bet mēs tā, kā tu saki, man vēl tas ir jāizdara un šis, un tad es varēšu par sevi runāt. Jo šķiet, ja es to neizdarīšu, tad es būšu kaut kāds lūzeris. Grūti teikt, vai tas kaut kur ir citādāk. Iespējams, ASV vai Izrēlā, kur ir šī startup mentalitāte un pārdošana ir asinīs, bet es domāju, tas ir muskulis, ko trenējam. Un labi, pirmos šos LinkedIn ziņas, ko es aizsūtīju, Ievai katru reizi atskaitījos. Es aizsūtīju, nepatīkam, bet es aizsūtīju. Un tur redz, tas cilvēks pieteicās. Un pēc tam tas tev iet kā rutīna, un tu saproti, ka tas vienkārši ir jādara. Kā tas cilvēks var zināt, ko tu dari? Ja tu nepastāstīsi, viņš nezinās. Un iespējams viņam interesē, bet tu būsi izdomājis, ka neinteresē. Viņa vietā. Šī pieņemšana ir ārkārtīgi egoistiska un negluži pareizi pieņemt, ka tu zini, kas otram ir vajadzīgs. Tu nezini, varbūt viņš tiešām meklē reklāmu. Varbūt tiešām viņa interesē šī mūsu auditorija, kas pārsvarā ir uzņēmēji. Varbūt viņš būtu laimīgs ielikt reklāmu pie mums. Jā, bet tu nekad neuzzināsi, ja tu nepateiksi. Jā, un viņš nezina, ka tu to dari. Jā. Tu piemini LinkedIn. Vai šī platforma ir tā, kur startupiem būtu visvairāk par sevi jārunā, vai ir vēl kādas sociālās platformas? Ir visas, droši vien atkarīgs no tava produkta, no tavas mērķa auditorijas. Man vienkārši pašai LinkedIn patīk. Labi, es Instagramā lieku savas kafijas bildes, tas man ir kafijas sociālais mēdījis. LinkedInā es esmu saņēmusies par darbu runāt. Citi kanāli, katram savs. Zinu vienu arī Latvijas jaunu uzņēmumu Agroplatforma LV, kam ir TikTok kanāls. No sākuma tu skaties, ir mazliet tā kā smieklīgi, bet tas, kā viņi to ir panākuši un kā viņi par sevi runā, ir baigi feini. Tu man iedvesmo īstenībā, jo es esmu Instagram cilvēks. Tas, ko es daru un stāstu, un arī par savu nodarbošanos saviem uzņēmumiem, Instagrams ir mans. Bet tad, kad tu tā runā, LinkedIn patiesībā, man tur ir profils, bet es esmu tāds klusais vērotājs īstenībā. Bet tas būtu tas, kas jādara. Man nav jaunu uzņēmumu, nē, bet man ir uzņēmums. Ja? Jā, un tad piemēram, tu tiecies ar cilvēkiem, tev ir kārtējais podkāsts, pasākumu vadīšana, vēl kaut kas. Tas ir katru reizi notikums, par ko ir vērts pastāstīt. Jā, absolūti, redz, ka tu tā domā. Es domāju, ka daudziem kaut kā iekustēsies šajā virzienā un aizdomāsies un nešķitīs kaut kā, ko es iešu par sevi stāstīt. Nē, mums tas ir īstenībā jādara. Vai tāda startupu veidošana ir raksturīgāka citām kultūrām? Tu teici, ka Latvijā tas ir, mēs to darām. Vienmēr jau šķiet, ka tur tā silikona ielē, ka tur viss notiek. Ka tur viss vārās un tur ir jātiek, un ja tu tur tiec, tad tev izšaus tā lielā veiksme. Bet tiec līdz turienei. Tur tā lieta, ka cilvēkus ar mūsu reģiona vārdiem nav jau tā, ka tur būtu pārēm. Tev ir sevi jāpierāda. Tev ir jābūt tai reputācijai, viņiem tev ir jātic. Un vēl viena lieta, tas iet kontekstā ar to pašu LinkedInu. Stāstot par sevi, tev veidojas kontakti. Kāds tev kādu iesaka, un tā tu veido to savu kontaktu tīklu, un varbūt arī ar to Ameriku. Bet runājot par to, vai tas ir raksturīgi mums vai citur, skaidrs, ka ir kultūras, kur privātā biznesa veidošana ir sanākas saknes. Protams, ņemot vērā visu, kas ir kā ar mums ir noticis, tas ir privātais bizness Latvijā tik ilgi, cik ir. Citās valstīs varbūt ilgāk, bet tas neko īsti nenozīmē. Tās ambīcijas un vēlme kaut ko darīt var būt jebkurā. Ir ārkārtīgi svarīgi tam palīdzēt veidoties, atbalstīt, uzsist uz pleca saviem draugiem, kas kaut ko foršu dara, nopirkt viņu preci, pakalpojumu. Es pati, piemēram, nespēju no draugiem kaut ko palūgt paņemt. Man liekas, man ir jāņem par pilnu cenu, nekādas atlaides. Piemēram, pie tevis bija Aiga Veckalna nesen podkāstā, un es tieši noklausījos, lai redzētu, kā šis podkāsts notiek viņas raidījumu. Un jā, viņa izsludināja to savu pieteikšanos valodas klubā. Hops, es biju pirmā, kura parakstījās, samaksāja, un viss, jā, tu atbalsti savus draugus.
Jā, mums ir, tomēr mūsu kultūrā ir tā, ka mēs mēģinām dabūt visu par brīvu no draugiem. Īstenībā mums būtu, ja mums ir tā rocība, ja mēs varam, ka šī kultūra būtu ļoti laba, ja mēs to tādu veidotu. Protams, ir svarīgi, ja tas vispār ir tavs, tev to produktu vajag. Tu nepirksi šokolādi, ja tu nevari ēst šokolādi. Vai piena produkts, ja tu, diemžēl, nepanes laktozi. Bet, ja tas ir tas, ko tev vajag, tu ej un pērc un lieto un par pilnu cenu. Parunājam par, zinu ko? Par investīcijām. Jo tas ir tas, kas saistās parasti ar jaunu uzņēmumiem, startupiem. Šķiet, ka tas lielais mērķis ir piesaistīt investīcijas. Tā ir patiesībā, es īstajā virzienā domāju, vai tas lielais mērķis ir tomēr kaut kas cits? Lielais mērķis ir izdarīt kaut ko superīgi pasauli pārveidojošu, bet investīcijas ir vajadzīgas, lai to varētu panākt. Līdzīgi kā ar visiem izgudrojumiem, nav jau tā, ka mums galvā ir kaut kas super unikāls. Konkrētā laikā viena ideja var rasties cilvēkiem dažādās pasaules malās. Rodās ideja, viņi sāk pie tās strādāt, un tā jaunu uzņēmumu ambiciozajā vidē ir ārkārtīgi svarīgi, cik ātri tu audz. Cik ātri tu spēj parādīt, ka tu esi vislielākais, visforšākais, viskolosālākais. Un investīcijas palīdz tev attīstīt produktu, pieņemt vairāk darbiniekus, labākus darbiniekus, pareizajās vietās, par sevi pastāstīt tur, kur ir vajadzīgs, uz konferencēm aizbraukt. Visdažādākie veidi, kur to naudu iztērēt, bet tas palīdz iet ātrāk. Līdzīgi kā, ar velosipēdu mēs varam aizbraukt tālāk nekā ar kājām, ar mašīnu tālāk nekā ar velosipēdu, ar lidmašīnu tālāk nekā ar mašīnu, reizēm pat pārvietoties pāri vietām, kur mēs pat nevarētu ar mašīnu mēs nevaram okeānu pārpeldēt. Taisnība. Kur investoriem ir interese ieguldīt savus finanšu līdzekļus jaunu uzņēmumos? Jā, investīcija pasaule ir tīra matemātika. Investīcijas ir bizness, nevis kāds ziedojums vai labdarība. Viņi uz jaunu uzņēmumu skatās uz to, ka es viņiem tagad iedošu naudu, un ar manu atbalstu 5, 7, 10 gadu laikā tas uzņēmums superīgi attīstīsies, un es varēšu to savu aizdoto naudu atdabūt atpakaļ ar nezinu, kāda reizinātāja. Protams, tur nozarē tie skaitļi varēja, kādu viņi vēlētos dabūt tajā ideālajā gadījumā no tā viena uzņēmuma. Jā, un līdz ar to viņi skatās uz kaut ko, kas spēs tik strauji augt, lai viņi to savu naudu dabūtu atpakaļ. Ja neizdodas dabūt naudu atpakaļ, kas notiek? Tieši tā, tas ir biznesa projekts. Līdz ar to viņi skatās, teiksim, uz tām savām 10 vai 20 investīcijām ar cerību, ka visi būs gana forši, bet ar realitāti, ka tā nebūs. Tad to viņi no tā savu fondu, no kā viņi investē, parasti tur ir kaut kāds konkrēts skaits, tur pāris vai cik ar cerību, ka tie būs tie visi, tās superzvaigznes, ar tiem viss sanāks kā pēc tas labākās matemātikas, un savukārt ar citiem būs pa nulēm vai neizdosies, un būs norakstīties zaudējumi. Līdz ar to beigās viņiem būs nevis pa nulēm vai kā, viņiem tik un tā būs forša peļņa, tas būs labi izdevies, labs bizness, bet viņi rēķinās ar to, ka kādam nesanāks, kādam sanāks, bet, lai investētu tajos, kam sanāks, viņi jebkurā gadījumā skatās uz visaugstākiem mērķiem. Labi, bet kas notiek ar tevi kā jaunu uzņēmuma īpašnieku? Tavā uzņēmumā ir investēts, vai tas nozīmē, ka tu paliec parādā, ja kaut kas nenotiek tā, kā vajadzētu notikt, vai tās ir atrunas, un šie modeļi var būt dažādi? Ir dažādi. Bankrots ir viens variants, kā tu vari uztaisīt, kā tu vari to visu sakārtot. Investors ienāk uzņēmumā kā līdziepašnieks, viņš uz papīra viņš kļūst kā līdziepašnieks. Viņš ir iedevis, teiksim, tev, 500,000, ieguvis tur tik un tik procentus no uzņēmuma kapitāla daļām, un viņš ir kā vēl viens īpašnieks, kuram tas pieder, kurš pēc tam, kad uzņēmums tiks pārdots vai investīcijas tiks vai ies biržā, viņš to naudu būs atpakaļ ar to koeficientu, ko viņš vēlas. Šķiršanās gadījumi ir visādi. Tas, protams, ir sāpīgi, bet tā ir norma nozarē, un par to nav jāstraucās tajā brīdī. Vai Findei arī būtu gatavi tam, ka kādu dienu pievienojas investors? Mēs skatāmies dažādiem iespējām. Jā, ir visādi varianti. Redzēsim. Kas ir tas virziens, kurā tu vēlētos vest šo savu jaunu uzņēmumu? Kas ir tas lielais mērķis, ko tu gribētu ar to paveikt? Mēs esam visi trīs. Es un Ieva Trēja un Māris Daģis. Mums ir kārtīgi laba komanda, mums ir liels ambīcijas. Jā. Tas pirmais būtu, varbūt tur 100,000 lasītāju, un tad redzēsim. Tas ir tāds labs mērķis, vai ne? Jā, ir super ambiciozs. Es skatos uz tiem skaitļiem, man ir stīvas kājas, bet citādi nevar sasniegt. Jo, pat tad, ja tev ir liels mērķis un tu sasniedz 30% no tā, ir daudz foršāk nekā tev ir mazs mērķis, un tu sasniedz 70% no tā.
Jā, par tām bailēm runājot, kā tu tās pārvari? Jo mēs visi cilvēki īstenībā baidāmies. Tā tikai šķiet, ka tie ambiciozie un uzņēmīgie nebaidās. Īstenībā katrā no mums mīt šīs bailes. Ko tu dari ar savām bailēm? Neko. Baidos un daru. Neko. Jā, to pašu, ko ar vainas sajūtu, es to paciešu. Mēs ar terapeitu tieši runājām, ka nevajag obligāti kaut ko darīt ar savu vainas sajūtu. Paciešu, jā, es jūtos vainīgi un viss. Jā, man ir bail, bet es to daru. Baidies un dari tik un tā ir tāds īstenībā labs teiciens. Man šeit arī biznesa pasaulē tas labi strādā. Tu vari baidīties, bet ejai un izdari. Jā, baidies, bet nāc uz podkāstu. Jā, Kristīna aicina uz podkāstu. Jā, labi, es eju. Kājas ir stīvas, mēl trīc, bet labi, es eju. Jā, un tās lietas notiek. Un tā par tevi uzzina un par tevi arī runā. Izstāst lūdzu par vienradžiem, jo es saprotu, ka tā ir vēl viena tāda milzīga tēma, kas ir saistīta ar jaunu uzņēmumiem. Kas ir šis vienradžs status? Redzi, man pilnīgi tā ir mana firmas zīme. Ir unicorn rakstīts, superīgi. Jā, tātad vienredzes, tā arī tā pati matemātika, kas nāk no pieminētām investīcijām. Vienredzes ir uzņēmums, kura vērtība ir sasniegusi $1 miljardu, tāpēc, ka viņš ir piesaistījis investīcijas. Ir vēl tādi startupi, kuri attīstās pašu spēkiem, viņa vērtība pārbaudot ar dažādiem novērtētājiem skatoties, varbūt tikpat liela, bet viņi nav piesaistījuši investīcijas, nav publiska šī informācija, līdz ar to viņi nav šo statusu nedabū. Bet tātad, jā, viņu vērtība ir $1 miljards, un jā, tas ir noticis tāpēc, ka viņi ir piesaistījuši investīcijas. Bet viņi nav biržā, vai ne? Vēl nē, jā. Tas ir cits veids, kā var kļūt par vai vienredzi, vai kā, vai tas saucās exit, iziet no savu uzņēmumu. Jā, tātad vērtība ir $1 miljards. Kāds bija precīzi jautājums? Kas ir šis vienredzis? Jā, tas ir uzņēmums, kurš ir ar investīcijām piesaistījis investīcijas un kļuvis par tik ļoti vērtīgu uzņēmumu. Tas tāds atskaites punkts jaunu uzņēmumu nozarē. Tas, protams, nenozīmē, ka kāds ir sliktāks vai labāks, bet tas ir smuki izskatās. Un tas ir vērtīgi. Tas parāda, piemēram, Igaunijai ir tur bišķiņi virs 10, Lietuvai laikam ir 2, mums pagaidām ir 1 Printful, bet tas ir tāds vienā ziņā atskaites punkts, jauks mērķis, veselības rādītājs nozarei, attīstības rādītājs, bet tas krietni ir mainījies kopš brīža, kad bija kāds pandēmija, karš, līdz ar to investori kļūst piesardzīgāki, investē pilnīgi citās nozarēs, tas viss sašūpo šo situāciju. Un tās investīcijas kļūst grūtāk piesaistīt, sevišķi lielās, jo lai būtu tikt pie šī vārda, pie šī nosaukuma, tam investīcijām jābūt ļoti lielām, piemēram, tā es tagad paspēju aizmirst, cik liela bija Printful investīcija tajā brīdī, kad viņi kļuva par vienredzi, bet tās parasti ir vairāki simti, man liekas, ka viņiem bija 160, bet nav tik svarīgi. Tās summas ir lielas. Kādēļ šķiet, ko Printful izdarīja pareizi? Visu. Šis ir labi, jā. Gan jau viņi paši teikt, ka viņi arī kļūdījās ļoti daudz. Noteikti. Tas nebija pirmais projekts. Viņiem, draugiem grupai, tas nebija pirmais projekts. Īpašnieki Agris Tamanis un Lauris Liberts bija daudz ko citu darījuši līdz šim. Tas bija, nezinu, man liekas, viņi paši tur rēķina, ka 100 vai cik idejas bija pārbaudīts, un šī bija viena no tām. Viņiem bija pieredze, viņiem bija skaidri mērķi. Tajā brīdī, laikam, Lauris bija Amerikā, un viņš bija tieši tajā vietā, kur ir iespēja. Kā tu pati teici, kur mēs gribam būt. Viņš bija tieši tur, kur gribam būt, un tur to sāka darīt. Gudra komanda, pareizi lēmumi. Es domāju, arī drosme. Pavisam noteikti, jā. Vai ne? Tu esi domājis par to, ka jūsu komanda arī varētu kļūt par vienredzi? Tev tagad ir jāsaka jā. Jā, tu nedrīkst teikt. Ne. Protams, mums arī ir jābūt kaut kādā ziņā reāliem, ja? Tad, kad mēs runājam par biznesu un biznesa idejām un to, ko mēs darām, bet mēs drīkstam arī gribēt. Mēs drīkstam gribēt, un otrs ir, tu drīkst arī darīt un baudīt procesu. Tev nav obligāti jāzina, kur tu nonāksi pēc 15 gadiem. Tu drīksti darīt, kas tev patīk. Šis ir īstenībā grūti darba tirgu. Jo, tev parasti prasa, kas tu būs pēc 5 gadiem, un kā tev sevi redzi pēc 10 gadiem, un tu atbildēsi, bet es vēlos baudīt procesu, un tad jau redzēs, kur es nokļūšu, un tad ir tā. Jā, bet es izbaudu, ka šobrīd esmu tajā vecumā, tajā situācijā, ka es to varu izbaudīt. Es arī tieši nesen vienā projektā man cilvēks, kurš aicināja iesaistīties, prasa, vai tu tici šim projektam, un kā būs, es saku, es nezinu, bet es ticu komandai. Man patīk komanda, kurā mēs to darīsim,
Un kas sanāks, būs izcili. To nevar paredzēt. Līdzīgi kā cepot maizi, reizēm sanāk labāk, reizēm sliktāk. Viņa uzrūkst tā, ka to nevar iebāzt krāsnī. Jā, tā mēs notikt. Ir lietas, kas paverās, un tu iepazīsties ar jauniem cilvēkiem, tu dari citas lietas. Tas var aiziet visneprognozējamākajos virzienos. Ir forši baudīt procesu arī. Tas, protams, varbūt nav tik pareizi pēc biznesa grāmatām un vispārējā, bet ir forši. Vienkārši dzīvot. Tad jau redzēs, tad jau dzīve rādīs. Ko tu domā par mākslīgo intelektu? Šis ir tas, par ko ļoti daudz šobrīd runā. Tāds karstais pīrādziņš patiesībā. Ne tikai pie mums Latvijā, protams, visā pasaulē. Kāds tev ir skatījums uz mākslīgo intelektu saistībā ar biznesu un to vidi, kurā tu esi? Jā, man ir bail par to, gan izvēl izteikties, ņemot vērā, ka visi par to runā un nezinu, vai visi zina, kas tas tāds ir. Jautājums, ko mēs vispār saprotam ar mākslīgo intelektu? Vai kādas tās robežas, kur tas vispār sākas un kur tas beidzas. Tas tā ievedam, atbildot tavu jautājumu. Ko es par to domāju? Tas noteikti ir dzirdēts salīdzinājums, ka tas ir mainījis visu pasauli. Nākamais vienkārši salīdzinājums ar to, kāda bija elektrība un internets, ko ir izdarījis. Tad, kad cilvēki runā par to, ka atņems darbu, es esmu diezgan skeptiski noskaņota. Redzi, pirms 15 gadiem mēs nezinājām, ka būs influenceri, kuri ar to pelnīs naudu. Tā profesija nebija. Kaut kas izzuda, kaut kas parādījās. Man piemērs ar to, kā piemēram, ar mākslīgo intelektu ko darīt. Es neesmu šausmīgi daudz ar viņu eksperimentējis pagaidām. Viens no piemēram, es taisīju rekomendāciju savai kolēģei, kur palūdzu uztaisīt LinkedInā šo te atsauksmi. Es uzrakstīju, ieliku Grammarly, pārbaudīju, cik smuku angliski uzrakstīts. Viss forši, un viņš piedāvā, tu vari upgradeot šo te rekomendāciju. Ok, labi, pastīsimies, ko viņš piedāvā. Pirmais variants, ir smukāk, ir vairāk vārdu salikt pa vietām. Tad, forši izskatās, diezgan gudri. Šitas būs labs, pamēģināsim nākamo līmeni, viņš vēl piedāvā. Tur jau parādās tādi vārdi, ko neviens normāls cilvēks neizmanto. Un trešais bija kaut kāda pilnīgi fantāzija, sci-fi gandrīz, ka ok, labi, pieņemsim. Tur bija no 2 teikumiem beigās bija kļūst par tādu kārtīgu rindkopu. Likās, ka tas cilvēks, par ko es rakstu, ir tiešām dievs zemes virsū. Tas tāds mazs piemērs par to, kā tas palīdz, labi. Cerams, ka neviens mākslīgā intelekta eksperts neklausās un nesmējās, ko es te saku, bet tādi mazi piemēri, kaut vai uzlabot tekstu, pārbaudīt. Tas laikam nav gluži mākslīgais intelekts, bet mašīna mācīšanās vai kas tur, kad tu raksti e-pastu un tev saka priekšā, ko tu varētu gribēt. Cilvēku vārdu pareizi uzraksta, atbild, ka labi tiksimies tad un viss kaut kas tāds. Tas mainīs daudz, ko mēs vēl nevaram pat iedomāties kā. Ko tas nozīmēs vispār mums cilvēcei kā tāda? Un patiesībā jau pamatos jau tas visur notiek. Mēs vienkārši to neredzam ar aci. Mums nepasaka, tas tagad ir mākslīgais intelekts, ko tu izmanto. Nē, tas vienkārši ienāk mūsu dzīvēs, pat nemanot. Jā, kaut vai šīs ierīces, kas mums rokās, pilnas ar to. Ne tikai. Anta, milzīgs paldies tev par šo sarunu. Jūs, kas klausījāties, noteikti palūkojiet, kas ir Finday. Paskatieties, varbūt jums ir interesanti, jo, kā Anta teica, par to ir jārunā un ir par to jāstāsta. Un, ja jums tas šķiet interesanti, lasiet, patērējiet, skatieties, ko Anta dara. Un šķiet arī stāstām citiem. Vairāk stāstām arī citiem, ko citi dara. Ja foršas lietas jums patīk, tas ir tas veids, kā mēs varam palīdzēt viens otram. Ir sevišķi tādā ļoti mazā sabiedrībā, kādā mēs dzīvojam. Un uzdevums tev pa sevi ir pastāstīt. Labi, es saņemšos LinkedInam. Ak, Dievs, Anta, paldies tev. Paldies par šo izaicinājumu. Paldies tev. Un mēs tiekamies citā reizē.